Sveiki visiem! Gribu padalīties ar manu vēl vienu hobiju. Noteikti pēdējā laikā redzēt, ka manais Facebooks ir pārpildīts ar bildēm, ar zivīm, bet daudzi domā, ka tos visus es noķeru ar maškerim, bet pavisam viss ir savādāk. Tos visus es dabu ar harpūnu, ar aizturētu elpu, bez baloniem. Bet ne par to stāsts. Izdomāju uztaisīt pirmo video par to, kā es pazaudēju harpūnu. Iepriekšējā naktī, peldot uz finišu, bija spēcīgas trauma. Peldējot pāri upei, man attaisīja siksna ar zivīm, un kamēr es to sakārtoju, gan siksna, gan zivis, pamanīju, ka ierocis vairs nav man rokās. Uzreiz ieniru, un bija tik spēcīgas trauma, biju piekusis, un vispār nebija vairs spēka nirt. Tāpēc viss beidzās bez rezultāta. Es tikai piefiksēju dziļumu, saglabāju koordinātas uz pulksteniem un ar cerību, ka atradīšu to citā dienā. Pienāca tā nākamā diena, nebija miers, ka zivis zem ūdens skatās uz manu ieroci. Uzticēju savam plaušam un izdomāju braukt to meklēt. Atbraucu uz starta punktu, pārģērbjos un saku peldēt uz savu vietu. Nometu bojam, tas atzīmēties koordinātas, un man nebija īsti plāna, kā to darīt, meklēt, bet ceru, ka trauma neiznesa manu harpūnu un uz veiksmi. Un beidzot, sāku meklēt ādatu siena kaudzē. Parasti es nirstu pa nakti, bet atbraucu meklēt ieroci pa dienu. Aizturēt elpu, sāku meklēt savu harpūnu. Vidēji aizturēju elpu līdz minūtei, lai augšā varētu ātri atelpoties un mēģināt vēlreiz. Ieroci es pazaudēju kaut kur 4 metru dziļumā. Ja es peldēju dziļāk, tas nozīmē, ka es nepareizajā virzienā sāku meklēt. Bija vairāki mēģinājumi, augšā baudīja skatus, cilvēki kā atpūšas un gatavojas nākamajam nirienam. Zem ūdens, ja brauc motorlaivā, tā skaņa daudz spēcīgāk nekā augšā. Ieroci es pazaudēju diezgan neveiksmīgai vietā, tieši upei vidū, tāpēc visa kustība bija apkārt manai bojai. Cilvēkiem noteikti bija interesanti nomest boju pa vidu, viens cilvēks kaut ko tur mirst. Un maškarnieki arī no krasta tur dīvaini skatījās, kad es peldēju ar to boju, pēc tam vēl nometu pa vidu un sāku kaut ko tur meklēt. Meklēt harpūnu, sanāca satikt zem ūdens 2 zušus. Parasti tos grūti atrast un sacensībās dot daudz punktu par viņiem. Pēc vairākiem mēģinājumiem beidzot pienāca tā veiksmīga reize. Uz šo veiksmīgu reizi varam aizturēt elpu kopā ar maniem.
beidzot es atradu savu ieroci un kaut ko pateicu zem ūdens, un man tāda sajūta bija, ka man parādījās zem ūdens papildus gaisa. Un tad es veiksmīgi sāku celties augšā, ierocis bija vēl pielādēts, kur te es izšauju un veiksmīgi eju augšā. Cerams, ka bija interesanti mani paklausīties un piedzīvot šo meklēšanas momentu kopā ar maniem. Nākamā video es gribu taisīt, kā es medīju zivis pašu procesu. Ieracis taču ir atrasts. Zivis ir ne pats galvenais. Ir neaprakstāma sajūta, cik forši ir zem ūdens. Un pēdējā laikā, jo dziļāk, jo aizraujošāk. Tas ir labs sporta veids. Trenēt savas plaušas, kontrolēt savu ķermeni zem ūdens, pārvarēt bailes un diskomfortu. Paldies, ka veltījāt laiku un noskatījāties līdz galam.